Šī prognoze ir domāta jebkuram, kurš šobrīd jūtas noguris, bez virziena vai iesprūdis autopilota režīmā. Reizēm dzīve mūs ievelk tādā kā pelēkā zonā, kur šķiet, ka esam atvienoti no tā, kas mūs patiesi iedvesmo un piepilda. Sajūta, ka pietrūkst dzirksteles, kas agrāk mūs dzina uz priekšu. Tā ir nogurdinoša sajūta, vai ne? Šādos brīžos gribas atkal sajusties pie stūres un kontrolēt visu. Mēs mēģinām sasprinti turēties pie katras lietas, jo domājam, ka tas dos mums atpakaļ to pazaudēto sajūtu. Taču šodienas vēstījums un tā enerģija aicina uz pavisam ko citu, uz atjaunošanos, nevis uz stingru kontroli. Kas ir šīs pelēkās zonas pamatā? Tā ir sava veida atvienošanās no sevis. Tu vairs nejūti patiesu gandarījumu par to, kur esi vai ko dari. Un ja nav tās patiesās intereses, mūsu emocionālās rezerves vienkārši netiek papildinātas. Tas ir kā mēģināt vadīt mašīnu ar tukšu degvielas bāku, agri vai vēlu apstāsimies. Ko tas nozīmē tieši tev šodiena? Atjaunošanās šodien ir par atkal atgriešanos pie intereses. Iedomājies, ka esi nesis milzīgu mugursomu, pilnu ar rūpēm, pienākumiem un visu, kas tevi nogurdina. Šodiena saka, noliec to visu zemē, kaut uz mirkli, un no visa tā svara izvēlies tikai vienu, pat vismazāko, bet sen atliktu lēmumu, ko var ietekmēt. Tas nav par milzu pārmaiņām, bet gan par vienu mazu solīti, kas atkal atmodina tavu zinkāri un interesi. Padoms, tagad pajautā sev, kāds būtu absolūti vismazākais, visvieglākais, gandrīz smieklīgi nenozīmīgais solis, ko es varētu izdarīt šobrīd saistībā ar šo lēmumu. Un tad pārvērt to par saviem minisvētkiem. Svētki sākas ar atmosfēru. Uzvelc kaut ko īpašu, ieliec vāzē burvīgus ziedus, uzliec skaistu mūziku, sajūti ziedu smaržu, mūzikas skaņas, jūti, kāds sāc mainīties. Pēc tam sevi ar maigu siltu savu iekšējo balsi ielūdz to izdarīt. Es ielūdzu sevi un nosaucu savu minimērķi. Es esmu gatava to paveikt skaisti un viegli, un tad ar šo atjaunoto dzirkstelīti paveic to, lai šī mazā dzirksts izgaismo tavu ceļu uz priekšu.